Liepājas neredzīgo biedrībā ir aptuveni 500 biedru. Tikai 5. daļai šo cilvēku šobrīd ir pastāvīgs darbs un līdz ar to arī kādi papildus ienākumi invaliditātes pensijai. Mums jāliek galvas kopā un jādomā, kādā veidā mēs varētu citam palīdzēt, un plus varbūt tās iedrošināt arī kādus, kuri tā kā domā, es jau neredzu, ja es slikti redzu, es vairs nevaru neko. Bet tā, mēs ļoti labi zinām, ka tas tā nav. Visu izšķir bez šaubām paša cilvēka kompetence, kvalifikācija, pieredze. Tas, kad, vienkārši tikai tāpēc, ka viņš ir invalīds un tagad man ir žēlums un es viņu ņemšu darbā, tāda brīnuma nenotiek. Liepājas universitātes students Arturs Līvmanis nolēmis palīdzēt neredzīgajiem, tāpēc interesantiem stāstīja par to, kā pareizi uzrakstīt tā saukto CV, motivācijas vēstuli un kā sev labāk pasniegt darba intervijās. Ja, piemēram, CV ir zinu angļu valodu, tas izklausās blāvi un neko neizsakoši, vai, piemēram, var rakstīt angļu valodu pārvaldu brīvi sarunu līmenī, tulkoja ar vārnīcas palīdzību. Tas uzreiz daudz ko izsaka, piemēram, tam pašam potenciālam darba devējam. Man mērķis, kā karjeras konsultantiem, bija palīdzēt cilvēkiem ar redzes problēmām, lai viņi nesēž mājās un atrod sev nodarbošanos darbu. Piemēram, nākt šeit uz ādas apstrādes pulciņiem, iemācīties tā jau ir jauna prasme strādāt, apstrādāt ādu, izveidot, piemēram, pasas vāciņus vai blociņus vai maciņus un pārdot tos labdarības vai kādos citos tirgos un atkal iegūstam naudu un cilvēki ir nodarbināti un cilvēki nesēž mājās un neskatās visu laiku vai no televizoru vai nesēž pie datora. Studiju ietvaros Arturs jau izgājis praksi arī Nodarbinātības valsts aģentūrā un nākamgad rakstīs savu maģistra darbu. Tēma viņam jau ir skaidra. Maģistra darba tēma būs cilvēku ar invaliditāti piemērošana darba tirgu. Tas ir interesanti, cik tālu, cik Latvija ir Eiropas Savienībā, cik tālu ir attīstījusies šī viņa tā stratēģija, ko viņi izdomā ar tām pašām subsidētām darbvietām, vai kas jauns, vai ir kaut kas mainījies. Tas ir būtiski. Un varbūt es ar savu maģistra darbu kaut ko varēšu palīdzēt viņam. Vai kopīgi risinājumu meklēsim. Piemēram, tos pašus virtuālajā vidē aizpildāmos testus. Padarīt viņus pieejamus tieši cilvēkiem ar redzes problēmām. Ar praksē paveikto Arturs ir apmierināts, vēl tikai jāuzraksta prakses atskaite un jau atkal spērts solis uz priekšu studiju procesā.